Solījums mums ir tagad un šodien, kad viņš stiprina. Mēs varam saņemt spēku no viņa. Paldies! Es pieņemu visus tos tavus mīļos, jaukos vārdus, kas, starp citu, mums ir arī jāmācās pieņemt, jo parasti, kad man kāds kaut ko saka, es vienmēr sarkstu, vienmēr vālē, nezinu, kā jums ir, jo tās, nē, es jau neesmu tik laba, kā par manīm saku, bet es pieņemu un saku tev lielu paldies. Tas ir tas, ko es arī iemācījos, ja? Kad nekad nenovērtēt to iedrošinājumu, to iedvesmu, ko par mums saka par zemu. Ziniet, patiesībā es nezinu, ko teikt, kā tas izvērsīsies, man arī modernais iPods, ja? Ziniet, mēs bijām šajā 3 dienu konferencē, es nezinu, man stāstīja par sevi, viņa īsumā āboltiņā, es neesmu, es esmu āboliņā, bet tas nekas. Tas man sirdī palicis, nezinu, lai man tiem baltajiem āboltiņiem, tu man saisties tieši. Jā, šobrīd ir tā, ka man ir 3 uzņēmumi un priecājos par Jāņa liecību, priecājos, ka mēs esam vienā garā un vispār es ļoti priecājos, ka mēs varam runāt atklātu valodu, ka mēs tiešām, kā arī mēs esam pievienojušies, ka mēs varam apliecināt Jēzu Kristu krustā sisto, ka viņš ir mūsu kungs un viņš ir mūsu glābējs un ka mums no tā nav jākaunās un man tiešām ir, kad tādu uzņēmēju šeit ir un droši to saka, bez liekulības, ja, tas man ļoti daudz ko nozīmē un ziniet, es, kad ienācu šeit, pirmais, kas man uzrunāja, šis Dievs ir labs. Un, ziniet, šī rakstuvieta, Dievs ir labs un viņš žēlstība paliek mūžīgi, ir man tik personīgi uzrunājis, kad katreiz, kad es viņu ieraugu, viņi katreiz man dod šo ainu no manas dzīves, un stāsts ir tāds, kad, ziniet, kā mēs esam uzņēmēji, mēs nekad visiem neesam labi. Bet tajā dienā es nebiju labi ne tikai darbiniekiem, es biju slikta arī savai mātei, savai māsai un savai vīram un saviem bērniem bija tāds sajūta. Es domāju, Dievs, man tāds sajūta, ka es esmu tāds pats vissliktākais cilvēks pasaulē, kāds vien var būt. Visi, dari, ko tu gribi, visiem tu esi slikts. Un tā bija tā diena, es ļoti ātri aizgāju gulēt, es apsēdos uz gultas malas un es domāju, ziniet, tā filma Vējiem līdzi, ziniet, ja? Es saku, nē, es par šo domāšu rīt, es atsakos vispār to kožļāt visu, ko man te ir sastāstījuši par, un tas es negribu vienkārši par to domāt, es domāšu par to rīt no rīta, nākšu pie Dieva. Un būšu lūkšanā, un ziniet, piecēlos no rīta, sāku lasīt Dieva vārdu, un ziniet, un šī rakstuvieta. Dievs ir mīlīgs. Kā Dievs var būt mīlīgs? Ja? Es ņemu krievu valodā bībeles, un Dievs taču nav nekāds lācīts mazais, kuru var pie krūts piespiest, ja? Tā kā viens bērniņš prasīja baltu lācīt. Ja? Es domāju, kaut kas te nav riktīgi. Ņēmu šo krievu valodā bībeli, un tur rakstīts Boh jest blagoj. Ja? Boh jest blag. Tad, kad Dievs ir vairāk nekā labs, blag, kā lai iztulko blag. Un Dievs ir labs un viņš žēlstība paliek mūžīgi. Ziniet, un tajā brīdī es sapratu, ka nav svarīgi, ko man saka viss apkārt apstākļi, ka Dievs ir labs pret mani un ka viņš mīl mani tādu, kāda es esmu, un viņš žēlstība paliek mūžīgi pār mani. Un ziniet, viss tās apsūdzības, viss tas spiediens, viņš vienkārši tā aiziet projām. Un tas ir tas, kam Dievs mūs aicina. Un arī šajā seminārā, kur es biju, šī
Viņi ir arī mācītāji. Un vien tikai multimiljonāri Denija Džonsona teica, ka šajā pasaulē viss nostājās pret tevi, lai tev nebūtu laiks Dievam. Viss. Arī, kā Aija minēja, teica, kā tas ir. Ja? Kad aizbraukt varam ātri, visu varam izdarīt ātri, un laika mums nav Dievam. Un es sapratu vēlreiz un vēlreiz, kad mums ir jāatrod šis laiks Dievam, jo pretējā gadījumā šī pasaule, šis spiediens mums spiež uz leju, mums ir grūti pastāvēt. Un mēs nogurstam un pagurstam un esam viegli un ātri aizskaitināti. Un vēl viena lieta par šīm lapiņām, jā, prieks. Man nebija izvēles, man bija palicis tikai prieks. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, un to es arī esmu sapratusi, jo pēc būtības es esmu tas smagais cilvēks, skaitļu cilvēks, fakti, skaitļi, un es esmu tiešām arī tas cilvēks, kurš labāk aizies vientuļā salā ar Dieva vārdu rokā, un lieciet man mieru nevienu nevajag, bet Dievs man saka, ka nē, ka tas nav pareizi, ka tev vajag priecāties, tev vajag cilvēkus blakus, kas priecājās. Un vakar bija intervija, darba intervija, mums vajag vienu darbinieku ņemt darbā, un, ziniet, atnāca riktīgi priecīga sieviete, ja, Safīrs, ja, kuru motivē jautrību, un, ziniet, es pēc tās savas vecās pieredzes, kāda man ir bijusi, es neņemtu tādu cilvēku, negribētu ņemt darbā, bet tagad es teicu tā, es gribu eksperimentēt, es gribu, lai man blakus ir šis priecīgais cilvēks, ja, tāpēc, kad mums uzņēmējiem ir jābūt fakti, skaitļi, mums jābūt nopietniem, jā, mums ir jāpalīdz, tas ir mūsu aicinājums, bet kāda prieka? Bet nē, Dievs grib, lai mēs priecājamies, un mums ik pa laikam, ticiet, man vajag papriecāties. Un, ziniet, es esmu izvēlējusies, kā tas vēl notiks, es nezinu, bet noteikti, kad es atradīšu mēnesi, vai vismaz 2, vienkārši, kad es varu atpūsties, priecāties, tiešām priecāties, būt ar tādiem cilvēkiem, kuriem tas ir dabiski. Man tas nav dabiski. Mums bija viena forša Safīra meitene, kas mūs sagaidīja košām lūpām. Ziniet, agrāk es domāju, gan viņa tur tā apģērbusies, lūpas košas, tagad domāju, šitas ir labais cilvēks. Ja. Šādu man vajag blakus, un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs uzņēmējiem. Tādus cilvēkus atrast, kuros ir šis dabiskais prieks. Ja. Un šī sieviete kaut ko pasaka, es laikam ne to pateicu, ja? Un tas ir gluži, ja, tā kā arī mūs mācīja, ja, kad smadzenes savienotas ar mēli, vispirms pasaka, tad domā, un tad uzreiz arī izlabo, ja? Un mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, un vēlreiz, ja es prieks, un man te uzrakstīts priecājieties, iekš tā kunga dienu mērs, vēlreiz teikšu priecājieties. Ziniet, braucu uz šeien, mašīna izgāja tehnisko apskati. Kāpēc? Tāpēc, ka roku bremze tur nav kārtībā, bet es zinu, kas viņu pagājuši gadu sataisīja. Kāds prieks. Atnāk soda kvīts. Kāds prieks, ja? Pēc tam, protams, es sapratu, ka tā nav mana. Tas vismaz bija prieks, ja? Bet es atnāku. Un man atkal Dievs saka, priecājies, un tā ir izvēle. Patiesībā priecāties, un es jums tiešām uzņēmēji iesaku. Mēs esam ļoti nopietni tauta, mums vajag tādas kā šī meitene, košām lūpām, cepuri galvā, un blank, kurai ausīs ir, jā, un koši. Ziniet, runājot par šo semināru, lai nokļūtu uz šo semināru, kas ir Amerikā, ir vispirms jāaiziet uz pirmo semināru, pirmie soļi ceļā uz panākumiem. Ilzīti es esmu satikusi, es nezinu, vai es kādu vēl no jums esmu satikusi. Jā, grāmatvedīti viena esmu satikusi. Kur ir, jā. Mēs pat laikam blakus kaut kur tuvu sēdējām. Un, ziniet, pirms es vispār aizgāju, šis seminārs bija martā, pirmais, un bija par bērnu audzināšanu. Un tad tur arī stāstīja visas tās lietas, un tas bija vislielākais, kuram bija vislielākā pretestība par to, ko tur stāstīja. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas man ir raksturīgi.
man ir jāpārbauda, es visu tā nepieņemšu, ko te saku un tā nebūs. Bet, ziniet, tad es izlasīju grāmatu pirmie soļi ceļā uz paliekošu bagātību, un es ieraudzīju tur tās lietas, kas man bija jāieraug, un visvairāk, kas man patīk šajā cilvēkā, bija tas, ka šī patiesā ticība Dievam, patiesā ticība mūsu radītājiem, un viss balstīts uz Dieva vārdu. Un tas pats galvenais, un tas ir tas, kas man ir ļoti svarīgi. Tāpēc, kad es domāju, ko man var iemācīt pasaulīgi cilvēki, kur netic Dievam, kuri darbojas ar kaut kādu pašiedvesmu, kuri darbojās ar visādām filozofijām, ar budismiem un vēl visām citām lietām. Un pats labākais ir tas, kad ejot uz šiem semināriem, mēs varam tos praktiski sākt pielietot, jo es zinu, ka mana māsa arī bija vienreiz uz tādu semināru, kur pa oglēm bija jāstaigā. Viņa arī pārgāja pāri. Es noteikti to neizdarītu, ja? Bet tas nenozīmē, ka es esmu sliktāks cilvēks. Ja? Bet šeit ir šīs praktiskās lietas, un mēs tur ļoti daudz praktizējam. Es sevi iepazinu dziļāk, sevi ieraudzīju savādāk, ieraudzīju savus bērnus savādāk, ieraudzīju savus darbiniekus savādāk, un tu sāc skatīties uz savādāk, jo, jūs piekritīsiet, jums arī noteikti kā uzņēmējiem ir tā, ka, kāpēc tie cilvēki nav tādi kā es? Nebūtu tik daudz problēmu, ja viņi saprastu, uztvertu mani, bet tur jau tā lieta, ka mēs esam visi dažādi, un tas ir ļoti svarīgi saprast priekš manī, tas ir ļoti svarīgi, un es to esmu sapratusi, ja? Jo tas bija tādas problēmas tev komunicēt varbūt ar cilvēkiem. Es nezinu, cik man daudz laika, vai jau jābeidz, ja? Jā. Es varbūt tādus izvilkumus, es visu tur vēl varētu rakstīt, jo patiesībā šī gudrība, kas nāk ārā, viņi ir tik aptveroši, tu spēj tik pierakstīt, un ziniet, es arī vakar lasīju un aizvakar pārlasīju, un tu ieraugi to, cik daudz tu vēl vari ko savā dzīvē mainīt, savā domāšanā mainīt, savos uzskatos mainīt. Piemēram, tāda doma. Jūs vienkārši iztēlu. Vienā sēklā ir vesels augļu dārzs. Jūs piekrītat man? Un jums ir koks, ko sauc dzīve. Vienā sēklā ir vesels augļu dārzs. Es nesākšu tagad stāstīt, lai jūs paši varat to saprast. Jūsu mēli kontrolē jūsu likteni. Mēs ļoti bieži pasakam un nedomājam, ko pasakam. Par sevi ar citreiz tik bieži mēs varam nicinoši izteikties. Es zinu, ka es pat par sevi esmu tā teikusi. Es domāju, ka jūs arī neesat izņēmumi. Jāiemācās motivēt, nevis manipulēt ar cilvēkiem. Motivēt var tad, kad ir pareiza sirds attieksme, kas savienot ar mūsu radītāju. Kad mēs domājam par ātru, tad mums nav miera. Nobremzē sevi. Nauda nedod mieru. Nauda dod naudu. Miers dod mieru. Tas bija tas. Man pilnīgi. Es nezinu, kā. Tas bija tas, ko mēs šeit. Ja? Bagāt, gudrība, spēks un miers. Mums šodien vairāk kā jebkad ir vajadzīgs miers. Tāpēc mums, ja mēs gribam patiesi kalpot un Dievam un būt tiešām noderīgi, viņam mums ir jāatrod šis miers. Tiešām Dievs lūgšanās dod mums atbildi, un miers dod mieru, nevis naudu. Mums citreiz liekas, mums būs vairāk naudas, mums būs miers. Nē. Miers tev dod mieru. Visiem cilvēkiem ir jābūt novērtētiem un svarīgiem. Mammai ir jādzird, ka viņa ir ļoti laba mamma. Tas bija tas arī, ko Jānis teica, ja, kad šo cilvēku mērķis, šo uzņēmēju mērķis ir būt labiem tēviem, būt uzticamiem tēviem. Un tas tiešām, tie ir patiesie panākumi. Tie ir patiesie panākumi. Uzvar ir ilgtermiņā. Veiksme
īstermiņa, kas ļauj izjust to apmierinošo uzplauksnījumu cilvēku spēlē. Veiksme, tas ir kaut kas salūts. Bija 18. novembrī salūts, viņš neiet visu laiku, vai ne? Viss, tā ir veiksme, bet uzvar tā ir ilgtermiņā. Pasaules sistēmai šo teica NHL spēlētājs, kurš bija norakstīts bērnībā, pilnīgi norakstīts, nekam nederīgs, bezcerīgs, pasaules acīs. Viņš pilnīgi bezcerīgs, un tad viņš saka tā: pasaules sistēmai ir uzrakstīts mūsu dzīves scenārijs, bet mēs to varam pāraut. Pasaules sistēma ir uzrakstījis mūsu scenāriju, lai mēs būtu parādos, verdzībā. Viņi dara visu, lai mūs iespiestu stūrī, bet mēs to visu varam pāraut. Mēs katrs nekvalificējamies kādam pasaules standartam. Ziniet, ir mums pateikts, kādiem jābūt uzņēmējiem, kādām ir jābūt labām mātēm, kādām ir jābūt veiksmīgam sportistam, labam skolotājam, labam skolniekam. Un ja tu neesi kvalificējies, tad tas ir perfekti, jo jūs esat dzimis uzvarai. Vai no brīnišķīgi, tu esi dzimis uzvarai. Nevis kaut kādiem standartiem, kurus tev iedod pasauli. Tad tev ir jābūt tā, tev ir jāizskatās tā, tev ir jārīkojās tā. Bet tu esi dzimis uzvarai. Tad bija tā, mums mācīja ļoti brīnišķīgu lietu par to, ka mēs iemācāmies domāt par asniem. Un tas ir tas, ko mēs esam savā dzīvē sasnieguši. Un citreiz atkal man gribās piesaukt Jāni, jo tas, ko Jānis teica, arī es esmu citreiz tāpat domājis, liekas, ka tas nav nekas, ka tas ir tik maz, ka tas ir, citiem tur ir, un kas tad man, es tur tāds māziņš un niecīgs, bet ne jau tie ir panākumi, pareizi. Piekrītiet, kad mēs panākums, mums šis standarts uzspiež mērīt ar naudas daudzumu. Ar darbinieku skaitu, ar apgrozījumu, ja? Bet ne jau tie ir panākumi. Mums tiešām jāpadomā, kas ir šie patiesie panākumi un domāt par asniem. Un tad tur gāja runa par to, kā mēs savu dzīvi veidojam, kā mēs uz viņu skatāmies. Piemēram, ja mums ir kaut kādas problēmas, mums ir kaut kādas atkarības, vai kaut kas, mēs šodien tam esam pārkāpuši pāri, mēs ieliekam savu klusu. Vai mēs esam izdarījuši kādam labu, kas mums vispār nav pateikši kādam labu vārdu, mēs nekad to nedaram. Es esmu vienkārši bet es esmu nolēms, ka tagad es sasveicināšos ar cilvēkiem, kad es ar viņiem aprunāšos, es sev ielieku par to krustiņu. Kad mēs padomājam par tām mazām lietām, kas ir mūsu dzīvē, tad mēs ieraugām, ka mēs to varam. Un vēl ir viena lieta, kad arī šī pateicība, ka mēs varam pateikties Dievam par to, kas mums ir, par ģimeni, par bērniem, par draudzi, par mūsu valsti. Lai vai kā, ziniet, es biju, bet es pateikšu, ka nekur nav tiešām tik labi kā mūsu zemē. Nav nekur tik garšīgs ēdiens kā pie mums, tie traileri, kuros dzīvo šie cilvēki, nav mums tas, lai vai kā būtu. Kad jūs piefiksējat savas uzvaras, tās stipri, jo izgāšanās runā skaļāk un ilgāk. Vai tā nav? Tā ir. Mēs esam kaut kur izgāzušies, un tas ir normāli. Bet tā izgāšanās mums runā ilgāk un skaļāk nekā tas, ko mēs esam sasnieguši. Pēc mums vajag to piefiksēt. Un tad bija tāda brīnišķīga filma, Invictus, kur Nelsons Mandela, varbūt esat kāds ir redzējis. Ja neesat redzējuši, varbūt pierakstiet Invictus. Un tad viņš teica tā, es pateikšu krievu valodā, jūs cerams, ka saprotat, ja galīgi neesi iztulkoši. Mani tas ļoti uzrunāja.
tā filma, sēdēju, raudāju, tā kā mazs bērns, jo es vienkārši tiešām ieraudzīju, ka tas viss, ko šis vīrs darīja, tas ir arī tas, ko Denija Džonsona tiešām māca, un viņa arī pati teica, ka viņa to filmu redzējis, saka, es arī sēdēju un raudāju, ka tas ir tas, ko mēs darām, ka tas ir tas, kas mums ir jādara arī. Я властелин своей судьбы, я капитан своей души. Tu esi tas, kas valda pār savu likteni, un tu esi savus vēseles kapteinis. Tu esi tas, kurš virz savu dzīvi. Un vienīgais veids, kā izmainīt nāciju, tas ir mainīties mums pašiem. Ļoti bieži mēs skatāmies un gribam, lai visi citi izmainās, bet mums vajadzētu sākt ar pašiem. Un tad bija tāds arī brīnišķīgs uzdevums mums, ko tu darīt, ja tu zinātu, ka tev viss izdosies. Ja mēs zinātu, ka un tas bija tas, kad vajadzēja aptvert to, kad mūsu Dievs ir Dievs, kuram pieder visi cilvēki uz zemes, un ka viņam nav problēma ar līdzekļiem, ka viņam nav problēma ar kontaktiem, un kas būtu tās lietas, ko tad mēs darītu. Un es arī varbūt aicinātu, ka jūs, laikam, ziniet, es tagad tā saku aicināt, bet arī es, kad tur sēdēju tajā vietā, man bija diezgan grūti nomest tās, ziniet,